Virknē tā saukto rietumu demokrātiju pēdējie 20-30 gadi uzrāda stabilu pilsoņu līdzdalības kritumu politiskajos procesos, kas izpaužās, kā arvien mazāk un mazāk cilvēki nāk uz vēlēšanām, vietējām un nacionāla mērogā. Mazāk iesaistās politiskajās partijās un sabiedriskās organizācijās. Bet tas neliecina, ka cilvēki vispār kļūst apolitiski un aiziet no politikas, jo tieši, piemēram, interneta aktivitāte, dažāda veida komentēšana, iesaistīšanās un balsošana, tālāk tieši otrā pieaug un strauji pieaug. Tas nozīmē, ka līdzdalība politiskajos procesos maina savu formu. Pēdējā laikā kļūst aizvien skaidrāks, ka nepietiek, piemēram, vienreiz pa 4 gadiem vai pa 3 gadiem nobalsot vēlēšanās un pārējā laikā paļauties, kā šīs te politiskās partijas arī pielems visu, tā kā to lemj iedzīvotāji. Īpaši tas kļūst aktuāli, tāpēc, ka iedzīvotāji kļūst labāk izglītoti, labāk informēti, viņus var vieglāk sasniegt, viņiem ir vieglāk izteikties, un līdz ar to tas, var sakot, notiek kaut kāda zināma emancipācija, un cilvēki arī vēlas tikt saklausīti. Jā, un līdz ar to referendums ir viena no tām formām, kur viņi noteikti var tikt saklausīti, un tam ir jāsako kaut kādām sekām likumdošanā. Latviju, tas sāķis un ar to līdzdalību saistībā ir tas, ka mums referendumu prakse nav bieža un salīdzinoši reta. Mums ir, viens referendums 3 gados, apmēram. Un tā pozitīvs iznākums līdz šim tomēr bijis atkarīgs no kvoruma nosacījumiem. Ir diezgan augstas barjeras, lai Latvijā referendumi tiktu uzskatīti par notikušiem. Ja? Un, piemēram, 2008. gadā referendumu par Saeimas atlaišanu atnāca 600,000 cilvēku, kas ir ļoti liels skaits. Bet tā kā tā nebija puse no visiem valsts tiesīgajiem, tad referendumu netika uzskatīts par notikušu, kas ir absurdi. Ja? Un es domāju, ka tā ir viena no traucēkļiem, ka referendumu sistēma mums ir uztaisīta samērā tāda ilga un laikietilpīga. Mums tur jāvāc pāraksti, sākumā 10,000, pēc tam 150,000, un tas aiziet kaut kādi 5 mēneši. Tā viņš kļūst neefektīvs, kā tādu jautājumu risinājums. Un es domāju, ka tas ir jāmaina, ja? Un jāmaina vairāk iemeslu dēļ. Viens, protams, ir tas, ka referendumu prakse, biežāka referendumu prakse diezgan viennozīmīgi daudzos pētījumos parādās kā veids, kā kāpināt uzticību politiskajai sistēmai. Un tā motivācija un mehānisms taču ir vienkārši. Cilvēki izdara lēmumu, viņi redz rezultātu. Pie tam lēmumu izdara par vienu konkrētu jautājumu. Ja, nevis tur par kaut kādu paketi, nezināmu, iespējamo tur lēmumu. Ja, tas ir, viņi redz savas darbības sekas. Līdz ar to var uzticēties vismaz tie, kur vēlme notiek, viņi var uzticēties sistēmai. Otrs ir tas, ka, manuprāt, ir virkne jautājumiem, kuri Latvijā aizsniedzas pāri parlamentārajiem 4 gadu ciklam. Proti lēmumi, ko parlaments izdarot, patiesībā tajā īstermiņā sev vai politiskajām partijām, kas ir par to, neiegūst neko. Un tas viņus demotivē vispār tādus lēmumus pieņemt, jo viņi nevar to atrādīt nākšais vēlēšanās. Kad lēmumi, piemēram, par pensiju sistēmu vai par demogrāfiju, kuru efektus tāpat nevar redzēt tūlīt. Un lai izbēgtu situācijai, kurai pārsvarā lēmums tātad pieņem politiķi, kuru termiņš ir 4 gadi maksimums, varbūt pat īsāks, ja? Kas līdz ar to atsviež vai, atbīda tālākā plānā ilgtermiņa lēmums, būtu normāli praktizēt referendums, kur ir politiskajām partijām nav jāriskē savu politisko kapitālu, bet cilvēki izdara lēmumu, piemēram, par ilgāku laika jautājumiem. Pensionēšanas vecums ir normāla lieta, ko, piemēram, arī likt uz, vai citi tādi sociāli budžeta saistītie jautājumi, citi likt uz referendumu. Būtu tikai loģiski, ja, piemēram, par Abreni būtu noticis referendums, nevis kluss Saeimas balsojums, jau iepriekš izlēmts, jo par teritorijām tiek rīkot referendumi, piemēram, tiek rīkot arī referendumi par lēmumiem, kam ir ilgstošas sekas, piemēram, gadījumā, ja valstī tiktu izlemts vai ierosināts veidot kodolreaktoru, ja, tad, atomelektrostaciju, tad arī par to varētu tikt rīkots referendums. Referendums var tikt rīkots par atļaut vai neatļaut ģenētiski modificētos
šos te augus ieviest, ja, jo tas arī ir pasākums ar ilgstošām sekām. Šobrīd viņš kaut kā spontāni ir, man liekas, tur pašvaldības izlem, ka mūsu pašvaldībā nebūs viņu. Bet par to arī var rīkot referendumu, kāpēc ne. Un par daudzām lietām, kas ir tādas ilgstošas un kam varbūt ir svarīgi nodrošināties ar tādu sabiedrības atbalstu, jo tas ir arī ļoti spēcīgs arguments. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka pastāv jau arī lokālie referendumi, kas vispār ir, manuprāt, itin bieži praktizējumi, jo tur tā vara un cilvēki ir ļoti tuvu viens otram. Ja viņi pazīst pārsvarā savus pārstāvjus, šie pārstāvji domē vai kādā citā padomē lemj par viņu pašu konkrētiem dzīves apstākļiem, un ir taču pilnīgi normāli, ka šis lēmums visu laiku tiks saskaņots. Mums tagad tas notiekās tādā ad hoc režīmā, varbūt ar socioloģisku aptauju vai kādu nejaušu sabiedrisku konsultāciju palīdzību, kuru doma izmet kādu jautājumu internetā, un tad, kad pāris simt cilvēku kaut ko pasaka, vai sanāk 40 cilvēku uz apspriešanu. Tas ir pilnīgi nepietiekami, jo tas nereprezentē visus iedzīvotājus vai pilsoņus. Plebiscīta tipa darbības, liekot jautājumus, kas skar domas vai novada teritorijā dzīvojušos cilvēkus, būtu ļoti normāls gan veids, kā ātri noskaidrot, gan arī vairot domas lēmumu leģitimitāti. Es domāju, šī praksa ir pavisam normāli ieviešama, par to runā ilgstoši politiskajos procesos, un tad dabiski ir jautājums, ja nu tas tā ir tik forši, ka referendumi ir tāda laba lieta, kas tur, teiksim, ļauj cilvēkiem vairāk uzticēties politiskajai sistēmai, redzēt savas darbības sekas, tad mācīties politiku, politiķiem padara vieglāk viņu darbu, municipalitātēm vieglāk viedokļu noskaidrošanu. Kāpēc tas nenotiek? Un jautājums, manuprāt, nav maz tik sarežģīts, kā man liekas pēc pieredzes par šīm tēmām diskutējot jau vairākus gadus Latvijas telpā. Un tas viens no centrāliem iemesliem ir tas, ka referenduma vieglāka padarīšana vai biežāka izmantošana vai pielietošana noņem varu pārstāvjiem. Un tā ir lieta, kas ir ļoti, ļoti sāpīga, varbūt pat nepieņemama. Deputātiem atdot kādu daļu lēmumu cilvēkiem, domas deputātiem atdot daudz svarīgs lēmums nevis paši savā 11 cilvēku izlemšanā, bet nezināmam skaitam, varbūt tūkstošiem pilsoņu. Tas savukārt, protams, priekš partijām rada pilnīgi nepatīkama situācija, jo viņiem jāskaidro tas viss, ja haidi ir. Ja, un, piemēram, regulāri nevar tur samaksāt 4 gados reklāmu kampaņu un izdarīt visu. Ja. Tādējādi es domāju, ka tas galvenais faktors ir vara. Varas nodošana un grūtības vai kaut kāds tāds neiespējamība iedomāties, ka tas visiem sabiedrībai būtu labāk, ja kāda vara tiktu atdot pilsoņiem, nevis paturēt šauras personu grupas rokās.